Tās aitas rotē pa tiem laukiem, kas ir mums šeit riņķī apkārt ap jēra klubu. Un mēs viņām rotējam līdzi. Tās aitas ir fantastisks sporta trenažieris. Viņas vienkārši, neatkarīgi no tā, vai ir augsts vai nav augsts, vai nāk virsū kaut kādas lietas, vai sniegs vai krusa, ir jāiet, ir jādara tas, kas ir jādara un viss. Soļu skaitītājs un 10 000 stabili katru dienu. Jā, tie 10 000, tie ir tādi pilnīgi ikdieniņi tādi, jā. Tad iekāpšu iekšā. Provēsim dabūt viņus šurpu. Hop! Away! Jā. Away! Away! Gani! Gani! Away! Away! Kādā valodā jūs runājat? Bilinguāli. Latvijā nav neviens kinologs, kas konkrēti man varētu tieši iemācīt tieši to ganīšanas mākslu. Un līdz ar to mēs vairāk mācāmies no interneta. Un internetā tās ir angliski runājušās valstis, jā, Lielbritānija, Jaunzēlanda, kur tā saitu koncentrācija ir vairāk, tur arī tā suņu ganīšanas tradīcijas ir stiprākas, un tad viņiem tur viss ir izstrādāts. Lai viņi saprot, ka, teiksim, tas kombai nozīmē sanāk pulksteņa rādītāja virzienā un nevajot... Aveja ir pretēji. Jā. To, ko es varu pateikt latviski, paliec vai guli, to es viņai saku šādā veidā, jo atkal to es viņai iemācīju pirms šīs ganīšanas komandām un tas, kā mazam kucēnam, un tur es latviski viņai mācīju. Redzējāt, cik viņas mukas vienkārši palika šiten, viņa aizskrēja līdz turienei. Ja man būtu jāskrien, tad man jābūt jau slapi muguru pusē, laukam un kur vēl atpakaļ tikt. Tā kā mums tas suns, jā, viņš palīdz. Viņš varbūt nepalīdzēja pirmajos 2 gados, kamēr viņš kā kucēns vēl tikai mācījās. Mēs mācījāmies, mēs ielēžam pie aitām, pasaka, Dievs, aitas pa labi, suns pa kreisi. Jā. Un tad lielāks dusmas nekā jēga no tā visa, bet visi jau mācās. Paliec! Šurp! Away! Hey! Come by! Mēs sākām meidkopību pilnīgi, bez kādām priekšzināšanām, pilnīgi, tā. Nē, mēs braucām uz kursiem no sākuma. Jā, un tad braucām uz kursiem, braucām uz tuvākajām saimniecībām, uzdevām visnotaļ muļķīgus jautājumus. Es atceros, tie bija muļķīgi. Ar bloknotiņu un pildspalvu, un tā mēs mācījāmies, bet visvairāk jau mēs mācījāmies no savām kļūdām. Labs suns! Viss ar tādu pieredzīti nāk. Bet nevar palikt pārāk iedomīgs arī, jo man te kaut kā pagājuši gadu man jau likās, mums jau 8. jau gandrīz 9. gads ar aitām. Mēs visu, kas vēl, jā? Kas vēl ir? Es visu esmu piedzīvojis. Un tad pēkšņi kļūkt vienā rudenī mums ir 2 jaunas tādas slimības, kur mēs vispār skatāmies, kas tas tāds ir. Un tu saproti, ka neko tu nezini, ka tev patiesībā ir vēl ārkārtīgi daudz vēl neiepazītā aiz tās aitas un tā. Paliec! Tā, man liekas, šis ir plus mīnus tuvākais, ko mēs viņus dabūsim. Es studēju žurnālistiku, es esmu žurnālists pēc profesijas, un lauksaimniecība vai lopkopība noteikti nebija manā plānā. Tiesa gan arī lielpilsēta nebija manā plānā. Es esmu izdzīvojusies visu kaut kur. Lielākas pilsētas, mazākas pilsētas, Rīga, tā skaitā, Norvēģija vairākus gadus. Un vienalga tā kā vilka atpakaļ. Vienalga, jā, bija tā sajūta, ka nekur citur nav tik forši, kā šitajā galā. Un šī ir arī man dzimtā vieta, Mazsalaca. Un arī man vīram. Viss, šurp, ārā, hop. Labs suns.
no sākuma mēs sapratām, bļāviens nav laika. Tām aitām nav laika. Bet tas ir slikti, jo tas bija tas, kas mums ritīgi patika, ko mums patika darīt. Un tad vīrs aizgāja no sava algotā darba. Viņš tur tā salikām, parēķinājām, būs ok. Un tad pēc gada man tāda zaļa skaudība. Un tad mēs vēlreiz apsēdāmies, vēlreiz salikām budžetu kopā un sapratām, ka nebūs tik traki, ka es arī varētu. Jā. Bet līdz ar to tur uzreiz tā atbildība ir, kad tu pats esi sev naudas devējs un pelnītājs. Šī māja ir patiesībā mūsu jēra kluba aizsākums un iegansts. Tad, kad mēs uzsākām saimniekošanu ar savām pirmajām 9 aitām, tad nebija īsti ziemā, kur viņas likt. Un negribējām celt tādu kaut kādu ļoti nopietnu ēku, jo nezinājām īsti, vai mums patiks īsti tā saimniekošana vai nē. Un tad vīrmāte, Valtra mamma, teica, aizbrauciet, paskatieties, man tur tāds īpašums ir, un tāds padomu laikā celts klubs. Briesmīgi jau tur izskatās un aizaudzis un izdamalēts, bet varbūt kā aitu vajadzībām der. Aizbraucām, izspraucāmies cauri krūmu biežņai, un tad mums atklājās šitāds te forša māja. Ir kādi cilvēki, kas vēl joprojām atcerās ziedu laikus šai mājai. Pēdējā bale tika nospēlēta 1991. gadā. Un man ir bijuši cilvēki, kas nāk un saka, kā mēs šeit dejojām pa galdiem uz 3 naktī. Un jā, arī kāzas ir svinētas šeit, un vairāk pāri ir nākuši un teikuši, kad gribās redzēt, kā tur tagad izskatās, kad aitas tusē pa turieni. Tā, esam jēra klubā. Pirmais stāvs ir manām meitenēm, aitām, un tad cilvēkiem ir otrais stāvs. Jāra, ka tu teici arī bišķi te tīrīja nost, un te atklājās apakšējais, tāds tā kā pilnīgi tāda tautiska, tur lielvārds josta vai kaut kas tam līdzīgs. Un tās rūtiņas, jā. Vismaz šie, es neesmu tīrījusi tālāk, jo es vienkārši fiziski netiek klāt, bet izskatās, ka viņš ir pārkrāsots, bet viņi visi ir bijuši tur tādi. Tā ir baigā vēsture apakšā, kur mēs daļēji zinām, daļēji vēl nojaušam, daļēji uzskrienam virsū kaut kam. Pirms mēs tajā raitām ienācām iepriekš, es tās bijis kaut kādā lāča kostīmā skaitījis dzejoli, lai konfekts dabūtu. Tādas foršas atmiņas, jā. Kas ir stāstīts no vīrmātes. Šī loža mums tapa pagājušā ziemā, kad ārā īsti neko daudz nevarēja izdarīt, un domājot drusku arī par tiem saimniecības ciemiņiem, kurus mēs iepriekšējā gadā bijām mēģinājuši laist lejā, tad, kad ziemā šeit ir pilns ar aitām, un tad ielaiž grupiņu, un tad pirmkārt ir netīras kājas ciemiņiem, un otrkārt man vienkārši visas meitenes ir pat durīm ārā, jo sveši cilvēki un nepazīst, un beigies stress tām aitām, un nekāda īsta skatīšanās nesanāk. Tad dzimst ēriņi, tad ir pilns ar aitām apakšā, tad var iedošu plediņu un kafiju un krēslu, tad var vienkārši sēdēt un meditēt un skatīties, jo aitas neredz tevi, tu tad vienkārši pazūdi, un tad ir pilnīgi, absolūti dabiskā vide, kā viņas te nāk un ēd un dzīvojās un baro savus jēras un forši. Šī ir arī laba vieta priekš manis, ka man māsa smējās, ka te ir tāda aitu dieva vieta, jo es uznāku šeit augšā, un tad ir vienā sekundē, pāris sekundēs man ir viss skaidrs, kur man tur viena taisās uz dzemdēšanu, tur man ir piedzimis, šiten man vakardienas, dzīve, viss kārtībā, vai gērt, vai arī, un tad mēs apgreidojāmies, palikām mūsdienīgāk, mēs uzstādījām kameru šeit,
Un tad ir vēl foršāk, jo tad es mājās no rīta pieceļos, atveru vienu acu uzreiz telefonā, ko man meitenes dara. Viss normāli var izdzert kafiju vai arī jāskrien un tā. Bet tā kā mums tagad nav ko parādīt taitas, tagad visas lūdzu aicinām uz kino. Sieņu ķīpes ir paredzētas sēdēšanai. Jā, ja tā būtu tikai plika lauksaimniecība, tad arī tas nebūtu tik interesanti. Tas aizrautības noslēpums ir tajā, ka man ir gan drusku tas turisms, gan es tur ņemos ar tām dzijām un vilnām un kaut kāds rokdarbs pa vidu, tur kaut kas ziemas vakaros iesperās un atkal ir forši. Un tad mums ir tas klubs un katru reizi, kad tu ej un kop tās aitas, tu kā esi šajā vidē, bet tā galva jau visu laiku jau kruķī, ko varētu savādāk. Šitas baigi labi, vai nākošais solis kāds. Un tad mums nākošais solis ir, var izstāstīt, kad mēs gribam mazu, tā kā viesu telpu. Tajā pusē aktieru telpās ar lodziņiem uz kūti. Tāds, man liekas, arī Latvijā nebūs neviena, kur ar iespēju sēdēt pie kamīna un skatīties, ko aitas dara. Ir bijuši tiešām cilvēki, kas saka, kā tad jūs tā, šitādā te, ka bez maz vai tāda veida, tāda, kultūras nams un aitas. Bet tā māja jau gandrīz viņa jau bija tādā beigšanās stadijā tajā brīdī. Un mums liekas, ka mēs viņai iedavām, drusku pagarinājām, teiksim tā, to viņas būšanas laiku. Jo te apkārt tās kolhoza ēkas, kaut kādas fermas, un tie visi ir sabrukuši tur jau, un tur viss ir graustos. Un šitien pat jau arī redz jau stūros. Tās ir viens no labākām daļām, kādas apakšā ir. Viņi visi ir koku stāvot, tikai apmest, un tā apakša ir izpūlusi, tāda tā kā tur pilnīgi čagana. Un tad pirmajos gados mums bija tāds kods, ko sapratām tikai mūsu ģimeni. No rīta ģērbjamies, bērni vēl bija mazāki. Ko šodien? Lēžam uz klubu. Tas jau vēl projām ir tāds. Ir viens rītā uz klubu kokās, kāpēc? Un tad, jā. Mēs joprojām lēžam uz klubu, jā, katru dienu. Šī māja mums ir, man personīgi, viņa ir baigi mīļa, tāpēc, kad viņa man kļuva mīļa tajā brīdī, kad es sapratu, kad es negribu jaunu māju, bet gribu vecu, un ka te ir baigā vēstura apakšā. Un tagad arī, kad sākām viņu būvēt un tīrīt, ka nāk viss kaut kas ārā, visādas fotogrāfijas, kur ir ar kaut kāda aizsarga formā vai ar kaut kādiem ordeņiem, un tu saproti, ka tā fotogrāfija ir slēpināta, acīm redzot, tur speciāli tajās skaidās kaut kur iekšā. Vai Ulmaņa laika 18. novembra uzruna teikta, pierakstīta ar roku uz lapiņas. Tur ir kaut kāda tāda neredzama, netaustāma vērtība, kur baigi gribās saglabāt. Un tad mēs ceram, kaut kad mēs tajā mājā dzīvosim. Jā. Tuvāko gadu laikā. Jā, un jo vairāk mēs šeit strādājam un atstājam tos savus sviedrus, jo vairāk tu saproti, ka viņi ievelk sevī. Tu atrod visādas vecas mantas, vecas lietas. Man ir arī tāda kladīte. Tur ir grāmatvedība kaut kāda vesela. Jā, grāmatvedība, kas ir vesta tajā brīdī, acīm redzot, pirms izsūtīšanas, kad ir... Nē, pirms beigšanas laikam ir uzskaitīts viss, kas ir bijis, kas ir pārdots. Kas ir atdots, kas ir kaut kur nolikts kādā citā mājā. Un tā skaitā, dieniņ, cik tas bija fantastiski uzzināt, kad ir arī kaut kādas lietas, kas ir apraktas šķūnītī pa kreisi, ja, bet, diemžēl, šķūnīts vairs nav. Tāds, ka tu saproti, jā, un tev visu laiku ir tā sajūta, ka jā, šeit dzīvoja cilvēki, kas kara laikā daļa tur emigrēja, daļa izsūtīja. Un, protams, viņi bija pārtikuši, un, protams, ka, ko darīja pārtikuši cilvēki, viņš nevarēja visu paņemt līdzi. Un man tā sajūta visu laiku bija, es visu laiku smējos, kad zelta naudas pods, kur man viņš nāks ārā, nezinu. Mēs būsim nopelnījuši, un mēs viņu kādreiz atradīsim. Tā. Tagad mēs iesim uz manu potažeru, jeb zupas dārzu.
vai kā nu lai viņa nosauc. Tā sākuma lieta, kāpēc es viņu gribēju tieši tādu un ne savādāku, bija tas, ka šeit var iespējams sēta būt apkārt, kas ir pirmais ieguvums, jo aitas netiek klāt. Man ir bijuši gadi, kad dārzkopība beidzās, tad, kad aitas tur iesprūk. Otrs bija tas, ka man ļoti nepatīk ravēt rinstarpes. Un šis ir veids, kā es varēju izvairīties no tā, jo noskatījos tuvējās, ir tāda ola ar mūža. Noskatījos, ka viņi ir šādu potažēru uztaisījuši vai zupas dārzu. Un trešais, kad nenormāli skaisti izskatās. Un man ļoti patīk saimniekot skaisti. Man patīk tas, ka nevis lauka ir viens vienīgs vaiprātīgs darbs un sviedri, kas tas arī ir, bet tā, lai tu pats jūties labi. Un šī ir par ritīgam mana meditācijas vieta bijusi šogad, jo ieejot dārzā, man tā kā viss vienkārši aizpeld, un tad ir mans dārzs un es, un kādreiz, kad ir par kaut ko sakrenķējies vai kaut kāds stress vai kaut kas tāds, tad jūt, kā vienkārši viņš pazūd, jo tā ir mana teritorija, es tad čibinos, sēžu, bakstu savas nezālītes ārā un saprotu, ka tas prieks ir daudz lielāks nekā tas darbs, un tā ir ļoti laba sajūta. Vēl tā viena lieta bija tāda, ka šī vieta bija kalpojusi iepriekšējiem māju apdzīvotājiem par atkritumu vietu. Tas nozīmē, ka iedarot lāpstu, pietiek ar pusi lāpstu, ka man jau vienkārši nāk šeit ārā visas iespējamās drazas, sākot ar pamperiem un stikliem un konzervbuņžām un veciem flakoniem. Un sapratu, ka kaut kādā veidā man šī vieta ir jāuzlabo, un tad es zinu, ka tas labumiņš tur ir apakšā, bet es esmu vienu ļoti nesmuku vietu uztaisījis par vienu ļoti smuku vietu. Drusku sanāca arī tāda pat neplānota permakultūra, tagad laikam baigi modē ir, kā es varu utilizēt pavisam slikto aitu vilnu. Reku te var redzēt. Uztaisīju augsto dobi, apakšā, protams, atkal ir draziņa, nekas, un tad es saliku iekšā pilnīgi tādu dibenvilnu saucamo, kas absolūti nekam citam nedara. Un tad likšu salmus droši vien pavasarī, tad, kad atkal būs pāri vecais sienas salmi, kaut kādas paliekas. Būvēšu tālāk to pīrāgu ar salmiem, pēc tam melnzemi pa virsu. Un viss augs griezdamies, pilnīgi noteikti. Parasti prasa, ko tad jūs darat ar to vilnu, tad man ir baigais prieks, jo es varu parādīt, ko es daru ar vilnu. Un tad es atveru to lādi, un arī man pašai ir baigais prieks, jo es varu parādīt, ka šī ir mānu aitu vilna. Un tas starp aitkopjiem nemaz nav tik pierasta lieta un ierasta, jo tas ir ļoti garš ceļš, kamēr no netīras vilnas tiek līdz super mīkstai foršai tur šķeterītai. Covid ietekmē kaut kā dzīvi? Zinu, sevišķi. Tik daudz kā jāiet ar masku uz veikalu un tā, bet pirmajā vilnī vispār bija sajūta tāda, ka tas notiek kaut kur ārā, kaut kur ne šeit. Kaut kur Rīgā? Jā, praktiski jā. Tas bija tik ļoti sirreāli, jo tu sēdi vakarā un skaties televīziju, un tu redzi to visu, kas notiek, un tu redzi to paniku vieglo, kas ceļās, un tu redzi saslimušos, un tu saproti, jā, un viss noslēdzās, un čik. Un tad tu aizēji uz savu kūtu, un tās aitas tāpat grib ēst, un viņas grib tāpat dzert, un tas aploks ir tāpat jāmaina. Un īstenībā es tāpat nevienu nesatieku. Tur, zini, kaimiņš ir pēc 1,5 kilometra, un viņam pat tur labi gribot nesanākt man aplipināt. Mēs atzīstam, ka Covid ir, un mēs neesam tie, kas saka, ka viņa nav. Bet laukos es gribētu teikt, ka tas ir daudz savādāk nekā Rīgā, ka viņš ietekmē tomēr daudz mazāk. Šitā principā ir mana ziemas nodarbe, ko es pavasaru vienkārši nav laika darīt.
smukāk, bet īstenībā absolūti muļķu drošs, jo vienkārši ņem un veido cilpas. Tas, ka tā dzīve grūti nāk, tas atkal ļoti liek būt radošam. Radošais ir tas, kas man tīri labi sanāk, bet visu laiku ir jāštruko, ko darīt, kā darīt. Pašlaik es austu nemāku, tas mans ziemas mērķis. Tad, kad ārā būs tāds, ka galīgi negribās līst ārā, tad es gribētu šo prasmi arī apgūt un pamēģināt viņu iejaust, teiksim, kaut kādos paklājos vai pārklājos. Galva pilna ar tām idejām, kad es šodien izdarīšu to, un arī vēl šito, un ja sanāks laika, tad arī vēl to, un tad parasti sanāk kaut kāda trešdaļa puse, labi, ja tu izdari, tāds, labi. Galvenais jau tas mērķis, tās stundas ir tik daudz, cik ir, un tad vienā brīdī tev ieslēdzās tāds baigais, tāds čils, tāds miers. Tāpēc, ka tu to nevari mainīt, es to pieņemu. Es pieņemu, ka mēs māju nedabūsim 1 gada laikā gatavu, ka tie noteikti būs 2 gadi, varbūt pat 3. Un tad, kad ieslēdzās tā pieņemšana, ka tā ir tā dzīve, kurā es dzīvoju, man ir jājūtās labi arī ar to, ka man vēl nav vips, viss perfekti, viss gatavs, tad bišķi vieglāk ir arī pašam dzīvot. Šis ir kārsums saucās. Un tad tajā kārsumā, kas ir vienkārši uzkārsta vilna, nesavērpta vēl, ietina to ziepju, diezgan stingri. Tur kaut kas bišķi pa daudz, tur paņem no. Un ar to filca adatu bišķi piebaksta klāt, lai stāv. Man ir ticība, ka kaut kādā brīdī, es nezinu, vai tas būs manas dzīves laikā vai pēc tam, bet kad tagad ir tā, jā, tagad paliek mazāk cilvēki, bet Latvija neizmirs un ka te nepaliks tā, ka tur tikai iebraucēji un vai tur tukši lauki. Jā, ka tas mainīsies kaut kādā brīdī. Kā? Es nezinu. Bet pagaidām es mēģinu izmantot šo situāciju, kad visi brauc uz Rīgu, visiem vajag tikai Rīgu, vai arī tas tiek varbūt kaut kādā ziņā, kaut kādā valdības līmenī mēģināts tā kārtot, ka, teiksim, lauki ir mazsvarīgāki par Rīgu. Bet es mēģinu to izmantot savā labā, jo visi tie rīdzinieki, kas ir pārstrādājušies un izbasījušies Rīgā, viņi ļoti labprāt atbrauc pie manis un to naudiņu atstāja pie manis, un līdz ar to man ir forši. Tirdziņā pienāk man klāt pircēji un sāk ļoti interesēties par tām ziepēm, kā viņas ir uztaisītas un kā vispār līdz viņām ir tikts, un tad es stāstu visu to procesu. Un tā pircēja tāda pilnīgi tāda izbrīnīta. Viņa saka, bet tad jau tā ziepa sanāk, ka lietota ir. Jā, teorētiski viņa sanāk, ka viņa ir lietota. Cikums, bet smuki. Puikās! Halo! Halo! Man ir graudi! Viens tāds jērs, kas visu laiku līd ārā, tas bija citu gadu. Tā te pabāž degunu apakšā un hops, un viņš ir ārā. Un viņš bija no tiem drošajiem, tādiem, kas un mums cauri tiem ķēķiem nāk no kaimiņu mājām bērnu skolu tā te uz pieturu. Un vienu rītu bija zvans, kad mans dēls ar jūsu jēru sēž pieturā. Nāciet, lūdzu, savāciet! Es aizvien vairāk saprotu, ka tas, ko es to daru nevis tāpēc, lai tur mani bērni varētu tur kādreiz pārņemt. Es tāpat būšu mirusi jau sen, un man tas neinteresēs tajā brīdī. Iespējams, kaut kāda tur paudžu nomaiņa vai kaut kas tāds. Man liekas, svarīgi ir, lai viņi pieņem to lēmumu, ko viņi paši grib, un lai viņi jūtās labi ar to lēmumu, neatkarīgi no tā, ko viņi izvēlēsies. Un man liekas, svarīgi arī, ka tas, ko es tagad daru, lai tas sagādā man un varbūt manam vīram foršu dzīvi tagad, kaut cik plus mīnus pieklājīgas vecumdienas, un tad jau pēc tam, jā, laiks rādīs. Līdz ar to, man liekas, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, sagādāt kaut kādu dzīvi, un pēc tam būt šausmīgi apvainojies, ka tie bērni nepiepilda tās vecāku cerības, jo cits gadsimts ir.
Neaizbučoties? Nē. Tu nāksi, jā? Jo labs tu esi, čau. Jo tu atnāci pabučoties. Es zinu tevi. Viņš vienmēr nāk bučoties. Un dzīvojot laukos arī baigi saka, nečakarējās prāts, nav tā Rīga, nav tā steiga, ir tas mieriņš, ir tas, ka tu vari novērtēt, ka tev ir tas saulrietis, tas foršais, ka tev tā aita pienāk pie tevis un ar tām lielajām zilajām acīm paskatās uz tevi un tu saproti, ka viņai ir visa kā ir labi, viņai viss ir pietiek. Un, viņai tajās acīs ir tas dzīves jēga un apmierinājums tajā, ka viņa vienkārši ir tajā esībā. Un tu kaut kādā ziņā no tā visa ļoti, ļoti iegūsti. Un es to nemainītu pret baigo glauno kaut kādu tur Rīgas dzīvi un mašīnām un jahtām. Jā, varbūt ceļojumos gribētu vairāk aizbraukt kādos, bet gan jau, ka tas arī. Tagad tāpat neviens nevar aizbraukt, tā kā viss normāli.